Kā ūdens? Brīnišķīgi, ļoti labs. Tu nenāksi? Nē, es nevaru. Piedod, pareizi. Stulbs jautājums. Tu vari paskatīties, lūdzu, kas zvana? Ja tas ir nepazīstams numurs, es baidos, ka tas varētu būt atkal tas maņģeks. Kaut kāds Māris. Tad dod šurp, tas ir mans draugs. Jā. Čau, Mārī! Beidzot mēs sazinamies. Tu saņēmi manu ziņu. Tu nobijies par mani. Par mani nobijies. Nē, man viss ir tagad kārtībā. Protams, es baidos mājās uzturēties, bet tagad tiešām viss ir labi. Tu ko? Nē, nevajag braukt. Nē. Viņš grib visu pamest un braukt uz šejieni. Nopietni, Māri, nemuļķojies, jā? Nevajag nekur braukt. Ar mani viss ir labi. Tu labāk pastāst, kā tev ar Mariju ir. Jūs labi saprotaties? Un ko es teicu? Es teicu, ka viss būs labi. Un tu par mani nobijies. Tik laba. Es nezinu, kā es tev varēšu atmaksāt. Beidz. Es tev esmu pateicīga, bet tu šeit kliedē man vientulību. Starp citu, kur tavs draugs? Viņš atbrauks uz šejieni? Es viņu mēģināju atrunāt. Viņš tagad ir Grieķijā kopā ar savu meitu. Bet jā, izskatās, kā atbrauks. Tas nozīmē, ka tu vairs ilgi neuzkavēsies. Žēl. Beidz. Mēs taču nešķiramies uz mūžu. Tu atbrauks pie mums ciemos, uz Jūrmalu. Mārim tur viesnīca ir. Paldies tev, cik tu esi laba. Tu man esi tiešām draudzene, kā māsa. Tu man arī. Nu, beidz, mēs te vienotrai tagad mīlestībā atzīsimies. Tu mierīgi paēdi, cienājies, es aiziešu pameklēšu mājas vīnu. Jūties kā mājās. Tas ir tik šausmīgi. Tik daudz procedūru, viss velti. Man šobrīd galvenais ir nomirt saskaņā ar Dievu. Nomirt? Tik vienkārši runā, nomirt? Zini, man ir ļoti bail mirt. Marta, man nav patīkami par to runāt. Lūdzu, mainīsim tēmu, labi? Jā. Nu tad iedzeram. Iedzersim par tevi. Nē, par viesmīlīgo saimnieci, par tevi. Par mums abām. Par mums abām. Cik garšīgs, kas tas ir? Aviņu? Mājas, jā. Ļoti labs. Jā. Žēl, ka tu nevari dzert. Es negribu izaicināt Dievu labvēlību. Es saprotu. Drīkst vēl?
Jā, protams. Zini, dīvaini. Tad, kad manas draudzenes uzzināja, ka esmu slima ar vēzi, visas uzreiz kaut kur pazuda. Kas tās par draudzenēm? Viņas domā, vēzis lipīgs? Tu varbūt neticēsi, bet agrāk te māja bija. Pat nedēļas laikā pilna ar cilvēkiem. Visi brauc pie manis. Taču tagad tu man esi vienīgā draudzene. Man ir pilnīgi tāpat. Varbūt cik garšīgs. Man arī draudzenes. Tiklīdz parādās kāds puisis, uzreiz sākās intrigas, tur visādas aprunāšanas, ko tik viņas nedara aiz muguras. Es vēl nestrastīju. Piemēram, ar Māri. Man ir Māris draugs. Draudzenēm nepatīk. Un tad viņas tur tā šķāds, tā kā čūskas. Visādi aprunā. Bet ar ko es tiekos un kā? Taču pilnīgi vienalga. Tā nav viņa darīšana. Es nesapratu, kas man uznāca. Gati? Man viss ir sagatavots. Guļ? Kā līķis. Labi, tad gaida ciemiņus. Es augšā. Pati nevar, slimniece. Nu, ko tu stāvi, palīdz? Kājas. Tik smagi ir pēc skatu bija kaulu nav. Tur, ko tu viņu piemanīsi?